Izskatīsim eksāmena uzdevumus par šūnas sastāvdaļu funkcijām. Vispirms neliels atgādinājums, ka ir šūnas, kurās nav kodola un nav arī ar membrānām norobežot šūnas organoīdu. Tādas šūnas mēs saucam par prokariotiskām šūnām. Un tad ir arī tādas šūnas, kurās tas viss ir. Tās mēs saucam par eikariotiskām šūnām. Eikariotisko organismi ir gan augi, gan dzīvnieki, gan protisti, gan arī sēnes. Pirmais uzdevums, kur no pazīmēm ir noteicošā minēto baktēriju iekļaušanai monēru valstī. Jāatceras, ka monēru valsts pārstāvjiem nav kodola, un tā arī ir tā noteicošā pazīme. Tātad atbilde D. Dot informāciju par mikoplazmām. Tekstā ir minēts, ka tas ir prokariotisks organisms. Un pirmais jautājums, kāda mikoplazmas uzbūves pazīme liecina par piederību prokariotiem? Tātad atkal, viss, kas jāzina, ir, ka prokarioti ir organismi, kura šūnās nav kodola. Kādēļ mikoplazmu ierosināto slimību ārstēšanai neiesaka izmantot noteikta veida antibiotikas? Paskatāmies tekstā. Tur ir minēts, ka mikoplazmām nav šūnapvalka, līdz ar to antibiotikas, kas kavē šūnapvalka sintēzi vai noārda šūnapvalkus, nekādā veidā nevarēs mikoplazmas ietekmēt. Līdz ar to šāda veida antibiotikas nevar izmantot ārstēšanā. Te pēc bildēm labi var redzēt, ka abās šūnās ir ribosomas. Tātad atbilde B. Protams, arī membrānu var redzēt, bet tā nav atbildēs dota. Un tagad ķeramies klāt eikariotiem. Visas šūnas sastāvdaļas, protams, ir ļoti nozīmīgas, bet viena no tādām īpašākām, par kuru vairāk tiek runāts, ir mitohondrija. Iespējams, ka internetu plašumos ir manīts kāds joks par mitohondrijiem. Tātad mitohondriji ir tie, kuri ražo enerģiju, tāpēc tie tiek saukti arī par šūnas spēkstacijām. Bieži eksāmenos redzams kāds attēls, kas iegūts ar elektronu mikroskopu palīdzību. Līdz ar to būtu labi iegaumēt, ka mitohondriji izskatās šādi. Tātad ar X ir apzīmēts B mitohondrijs. Te mēs redzam, ka šūnā ir īpaši daudz mitohondriju. Zinot, ka mitohondrija ražo enerģiju, pavisam viegli atbildēt, ka šī šūna spēs saražot ievērojumu enerģijas daudzumu. Augšūnai būtu viegli saskatām vakuola, šūnapvalks un chloroplasti, nobriedušam eritrocītam nebūtu kodola, bet glikozi ražo jau pieminētie chloroplasti, kuru te vispār nav. Te būtu jāzina, ka aerobā elpošana ir tā reakcija, kuras rezultātā mitohondrija ražo enerģiju. To var redzēt arī datu bukletā, kuru drīkstēs eksāmenā izmantot. Tad atliek vien sameklēt mitohondriju, un mitohondrija ir apzīmēta ar burtu D. Mēs jau zinām, ka mitohondrija ražo enerģiju, mitohondrija ir attēlota ar ciparu 3, bet kas vēl ražo ATP? Un atkal paskatāmies datu bukletā. Izrādās, ATP rodas arī chloroplastos. Lielāko daļu gan pēc tam paši chloroplasti arī patērē. Līdz ar to atbild 3. un 4. šūnas sastāvdaļā. Šis tāds mānīgs uzdevums, skaisti vidū viens liels mitohondrijs redzams, uztraukumā var palaist garām, ka svītriņi jau nemaz nenorāda uz mitohondriju. Tātad ieskatāmies vērīgāk un redzam, kā ar X apzīmēts ir graudainais endoplazmatiskais tīkls. Līdz ar to nevis D ir pareizā atbilde, kas būtu raksturīgs mitohondrijiem, bet gan atbilde C – olbaltumvielas, jo graudainais endoplazmatiskais tīkls sintezē olbaltumvielas. Un atkal jautājums par vielu ražošanu. Ogļhidrātus sintezē chloroplasti, tie ir apzīmēti ar numuru 1. Otrais ir endoplazmatiskais tīkls. Graudainais endoplazmatiskais sintezē olbaltumvielas, bet gludais lipīdus. Tātad atbilde A ir pareizā. Ar 3 apzīmēts ir Golgi komplekss, ar 4 kodols, ar 5 mitohondrijas, bet ar 6 ir apzīmēta vakuola. Ar X ir apzīmēta membrāna. Membrāna ne tikai norobežo šūnas iekšējo saturu no ārvides,
bet caur to arī notiek aktīvais un pasīvais vielu transports. Tātad atbilde D ir pareizā. R ir kodols, tas satur ģenētisko informāciju, nevis sintezē lipīdus. S ir Golgi komplekss, bet cietu tur neveidojas. Q ir graudēnais endoplazmatiskais tīkls, un tajā tiešām veidojas olbaltumvielas. Vispirms būtu jātiek skaidrībā, kas ir X, un tas atkal ir graudēnais endoplazmatiskais tīkls, un mēs jau zinām, ka tas sintezē olbaltumvielas. Tātad, kurš šūnas organoīds piedalās insulīna sintēzē? Daļa hormona, tajā skaitā insulīns, ir olbaltumviela, jeb proteīns. Līdz ar to mums atkal ir jāmeklē šūnas sastāvdaļa, kas sintezē olbaltumvielas, un tas joprojām ir graudēnais endoplazmatiskais tīkls, un šeit tas ir apzīmēts ar burtu B. Golgi komplekss ir labāk attīstīts šūnās, kurās notiek aktīva vielu ražošana un izvadīšana, kā piemēram dziedzeros, tai skaitā vairogdziedzerī. Līdz ar to atbilde C ir pareizā. Kodols, membrāna un endoplazmatiskais tīkls ir arī dzīvnieku šūnās. Vakuola ar šūnsulu gan ir augu šūnām raksturīga sastāvdaļa, atkal augu šūna, un tagad mums ir jāpasaka, kāda ir X funkcija. Tātad tā joprojām ir vakuola, un kam tad vakuola ir vajadzīga? Tā uzkrāja vielmaiņas produktus un regulē spiedienu šūnā. Un pēdējais uzdevums mums ir jāatrod dzīvās saules baterijas. Kura sastāvdaļa izmanto saules enerģiju? Chloroplasti, un tad atliek atrast chloroplastus. Un chloroplastu mēs redzam attēlā A. Tas šoreiz arī viss, līdz nākamajai reizei.